Zvans ir skanējis, kaut kas tikko beidzās vai sākās. Beidzās uzdevums, beidzas atdalīšana, attiecības, beidzas arī tas, kad esi viena. 10, redzēju, tas nozīmē saskaņa. Pagrieziena punkts, izšķirošas pārmaiņas, kāzu zvani. 15:28 pēc Bībeles nozīmē ielūgums, satikšanās un došanās kopā tālāk. Ja dzirdi lidmašīnu un neredzi, tas nozīmē, ka būs pāreja, kuru vēl neredzi. Garīgajā notiek vispirms. Dievs grib, lai pāreja privātākā zonā, lai kad nāk šī tikšanās, vari brīvi runāt, kustēties, lai nav novēro. Tu dosies uz pagaidu vietu, kur pie tevis nav pieeja. Tikšanās tiks saskaņota un plāni nostiprināti, kad iznāks ārā no trokšņa, no vietas, kur liela kustība. Tas, kas pret tevi vērsās, viņam būs pēdējā mirkļa nožēlas, sēž kaunā un vainas apziņā, raud. Trauksme, nemiers, zinot, ka jānāk uz priekšu, jo Dievs uzliek spiedienu uzņemties atbildību, atzīties, nožēlot, lai viņš varētu kustēties uz priekšu, lai nebūtu nosodījums. Tā viņš izietu no cietuma, atzīstot un atvainojoties. Tu stāvēji par šo laulību, jo Dievs tev bija svarīgs un vēlējies paklausīt. Tevi uzskatīja par traku, jo tu stāvēji par viņu ticībā tik ilgi. Citi to nedarītu. Attīries, jo Dievs vedīs pārējā. Uz brīdi vedīs ārā no komforta, paklausi. Vēlāk sapratīsi. Kustība notiek pat esot tev mierā. Rebeka iegāja bagātībā, vīrs bija ar bagātību. Kādiem Dievs neatbrīvos bagātību, kamēr nav nostiprinātas lietas starp tevi un vīru. Neatbrīvos māju, neatbrīvos bagātību, neatbrīvos, kamēr neesat vienojušies. Mateja 25:6. Bet nakts vidū atskanēja balss. Redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretim. Kas bija gatavas, izgāja satikties. Ja tava sirds nav tur, kur tai jābūt, tu neesi gatava. Nevari piedot, ir aizvainojums, tu neesi gatava. Lai atbrīvotu lietas, vispirms ir jābūt vienošanās starp tevi un viņu. Būs dievišķa tikšanās, kas atcels atlikšanu. Šī tikšanās aktivizēs kustību.